Čau atkal. Parādīšu jums. Parādīšu tev. Torī, kāds mums te ir. Apskatas vietas un reku. Ja tev ir vēlēšanās, reku vasarā var atbraukt šim te. Pasties, kāds ir skaits memoriāls, redzēji? Reku, ne? Pāri. Ļoti forši. Nu. Iepazīsties ar manu Valmieru, redzēs, kā izskatās. Patiks tev, atbrauks, pati redzēs. Kā izskatās. Redz, ka forši saulīt spīd šodien. Tās siltās dienas tādas ir. Kāds mums skaists parks te ir, ne? Forši, ne? Saules spīdācīs neko neredz. Superīgi. Ilgi jau nevar, saprotu pati. Saprotiet cilvēki paši, ka rokas salst un ilgi jau neko nevar filmēt. Zin kā, tagad jau nav viegli šajos apstākļos. Iedomājieties, naktī bija mīnus 25 grādi augsts un tagad temperatūra ir kaut kāda mīnus 10 apmēram, mīnus 10, 12 kaut kur. Jums jau tur ārzemēs, jums jau forši, jums jau plus 12, plus 15, plus 20, kas tuvāk dienvidiem, vai ne? Padalieties jūs ar saviem laikapstākļiem, kādi jums ir laikapstākļi, un reku te bērni izmanto brauc lejā pa kalnu, reku. Šajā te vietā 1941. gadā tika aprakti Krievu karavīri, kas karoja pret Vācu armiju un te var paslidināties, re? Tikai negribās noraut uz pakaļ zemē. Bet nu, viens te tāds, te parasti šajā pļavā notiek visādi pasākumi vasarā un smuks parks rekur ir un rekur tur būtu. Tur tu varētu kemperi sev novietot un tur ir rekur tālāk ir stadions un tā ir rekur basketbola laukumi un rekur Krievu karavīriem rekur piemineklis rekur ir saucamais memoriāls un paiesim bišķiņu uz priekšu. Parādīšu tev, kur agrāk bijām bērni, tā braukājāmies un nācām parasti uz šejienu un laidām lejā plēvēm vai ragavām vai vienalga ar ko. Un baigi jautri īstenībā bija. Neslīd ar šitais mēslis laikam. Nu, rekās tur smuks tiltiņš pāri, redzēji? Akmens tiltiņš tāds. Iespējams paliks siltāks, es tev vēl kaut kādas vietas parādīšu. Ļoti skaistas. Saprotiet, draugi mīļie, kas bija. Biju apslimis uz Ziemassvētkiem un 6 dienas nogulēju uz gultas Ziemassvētku vakarā. Tieši saslimu un eka varētu nolaist vienreiz lejā kaut ko, ne? Kā jūs domājat? Forši nobraucīts, ne? Varētu paņemt kā ragavu un nolaist lejā pa kalnu. No tā ir. Te bija agrāk snowboard tramplīns, te puikas taisīja, te ar čukīšiem leca un visu kaut ko te taisīja, figūras visāds. Un šitais koks joprojām vēl šeit stāv, viņš jau stāv no manas bērnības, jau tas koks jau, es, ka biju mazs puika, nāca uz kalnu, viņš jau stāvēja, un šitie bērzi visi bija, un šitie bērzi bija, un tā. Te mēs agrāk braukājāmies, darījāmies, un visi forši jautrā bariņā maucām lejā pa galnu. Nu tādas aktivitātes, lūk.
Ziniet, augsts rokas arī salst īstenībā. Nav nemaz tik silts. Tomēr ir augsts un rekur. Mums tāds namiņš reku, ja jūs redzat, ja? Es negribu tik tālu iet, vai te beigas slidens ir, redzi, kā te ir nobraucīts viss. Reka ir piemineklis un ja jūs vēlaties saprast un arī tu, ja tu vēlies saprast, ja, tad vislabākais ir uzlikt manu tekstu uz subtitriem, un tad tu vismaz varēsi saprast, jo labi jāslēdzās jau ir ārā, man jau ir bail, ka man telefons nesasalst un ir augsts. Redzēt, cik augsts ir tomēr. Notiesim apkārt vai vēlepēda. Jāvelk ir. Tā apmēram ieskatiņš tāds maziņš šajā visā šodienas video. Tiklīdz būs siltāks, es jums parādīšu arī daudz vairāk. Es domāju, ka pārējie mani 4 subscriberi jau ir redzējuši tos video, ko es viņiem iepriekšējos kanālos esmu rādījis, bet paldies tev, ka ienāci manā kanālā un apstiprināji manu kanālu. Paldies tev, Torī. Es arī cienu tavu kanālu un ļoti novērtēju tavu furgonu būvniecību un visu pārējo. Paldies, ka skatījāties un čau visiem, lai jauka dienā. Ziniet, kā nagi sals ārprāts.